Labdien! Šodien vēlos padalīties pieredzē, kā var izveidot šādu interaktīvu karti, kur skolēni var ievietot gan tekstu, gan fotogrāfijas, gan veidot aprakstu un ievērot visus kartes noteikumus. Protams, šādu attēlu varētu veidot arī kā jūsu prezentāciju, nevienmēr tai jābūt kartei. Kā to izdarīt? Viena no iespējām ir lietot Genial vietni. Ievedot internetā Genial, jums būs jāreģistrējās. Vislabāk man patīk izmantot Google kontu šādām aktivitātēm un attiecīgi ieejot šajā Genial, kas man jau ir izveidots, jums būs noteikti jāsniedz kaut kādi dati. Es redzu visu, ko es esmu taisījusi. Bet kā tad jums sākt? Create Genial, un mēs izvēlamies interaktīvo imidžu. Tur var taisīt arī prezentācijas. Šeit jūs redzat video paraugu, kā citi ir izmantojuši šādas interaktīvās, bet man patika to veidot kā karti. Tāds bija darbs arī skolēniem, viņi paši veidoja gan maršrutu izstrādāja, gan veidoja karti. Spiežam Create interaktīvu, un šajā vietiņā jums ir jāielādē, jāievelk pamat attēls, ko jūs lietosiet. Kā tikt pie kartes? Vienkārši jau vadām. Piemēram, taisīsim Madonas karti. Tā, kaut kas man pazuda, kāpēc viņš man negrib meklēt Madonu. Labi, meklējam Madonu. Negrib, labi. Jā, mazliet aizkavēšanās. Un lūk, Rīgas karte. Mazliet aizkavēšanās ar internetu. Palielinām, ko mēs gribam, kuru fragmentu, piemēram, izmantot. Un jūs zināt, ka kartēm apakšā ir mērogs, tāpēc izvēloties kādu no apgabaliem, es to novietoju tuvāk malai, lai mēs varētu izgriezt arī šo mērogu. Kā šādu kartes fragmentu izgriezt? Ir vairākas iespējas, bet man vislabāk patīk šeit meklētājā ierakstot. Es burtiņu izlecu programmu Snip and Sketch. Tā ir viena no jaunākajām, modernākajām šādām griešanas programmām. Man tā jau ir izdalīta, un kā tas izskatās? Tad, kad jūs nospiežat, jums parādās šāds loks, jūs augšējā kreisajā malā nospiežat ņu, un jums parādās viss, kas iepriekš bija redzams uz ekrāna, un jūs vienkārši izgriezīsiet to fragmentu. Tā kā es teicu, ka mums gribas, lai būtu mērogs, nu tad šeit es arī to iekļaušu. Man gan filmēšanas logā viss neieiet. Lūk, man ir tikai daļiņa no šī mēroga, bet jums tā varētu būt pilna. Tālāk, kā tad iezīmē maršrutu? Redzat, ka augšā šajā programmā ir redzami zīmolīši. Paņemsim zīmolīti, to pašu zilo krāsu, un mēģināsim iezīmēt maršrutu, kuru tad skolēns, piemēram, savā pastaigā veica. Protams, attiecīgajā. Lūk, mums ir iezīmēts. Tālāk mēs saglabāsim šo karti.
Pagaidām nolikšu uz desktop. Vienkārši, ka tā man ir Rīga. Un taisīšu ciet. Vairāk man karte nevajadzēs. Es došos atpakaļ uz mūsu iesākto Gmail un mēģināšu šo Rīgas karti dabūt atpakaļ. Tātad spiežu saglabāto. Re, kur ir. Uzspiežam uz tās virsū, parādās zils rāmīts un akceptējam, ka tā ir tā karte, ko mēs vēlamies. Kā jūs redzat, sistēma pati vēl kaut ko grib nogriezt, bet mums bija svarīgi, lai tas mērogs būtu, un varbūt mums ir svarīgi arī tas augšējais. Tātad saregulējam izvēlēto attēlu un atkal spiežam akcept. Paies kāds brīdis, tad, kad sākās šāda multenīte, aktivitāte, tas nozīmē, ka notiek saglabāšana. Un lūk, mums ir jau karte ar aktīvajiem punktiem. Ja mēs tos gribam mainīt, mēs varam blakus atrast citus. Mēs varam šiem punktiem nomainīt izmēru, var tos pārmeklēt, citus pārkrāsot tā kā nevarēsiet, bet varēsiet atrast, piemēram, citus. Un tos, kas nepatīk, jūs vienkārši varat dzēst ārā, varat arī pārveikt. Var pielikt dažādas aktivitātes, aiznest tur, kur jūs tos gribēsiet redzēt. Kā tad tur kaut ko iekšā ierakstīt? Ir iespējams mazais lodziņš, lielais lodziņš, iekšā ievietot linku. Ja gribam lietot telefonā, labāk būs, kad būs šis mazais lodziņš. Un šajā mazajā lociņā jūs varat ielikt gan attēlu, gan tekstu ierakstīt. Varat pievienot linkus. Pameklēsim kādu attēlu, lai ievietotu. Nolūk mani zīmolīši. Un beigās nospiežam noteikti save, lai tas ir saglabāts. Varam vēlreiz uziet. Mums ir skaistums. Mums ir zīmolītis. Tā man kaut kā liekas. Varam arī nosaukt. Piemēram, pirmais punkts. Un, kad ir viss izdarīts, bet varbūt arī jau starplaikos, es ieteiktu augšējā stūrī labajā nospiest Alt-Set. Šis būs publisks materiāls bezmaksas versijā. Tikai maksas versijā jūs varēsiet uztaisīt privāto. Un paskatīsimies, kāds mums ir iznācis. Lūk, mums ir iznācis šāds materiāls, kur jau uzejot virsū, es redzu, ka tas ir skaistums. Šeit punkti ir aktīvi, bet mēs taču tur neko nepievienojam. Tātad atgriežamies atpakaļ savā vietnē un mēģinām veikt uzlabojumus. Šeit mēs varētu pamēģināt šo logu. Tas mums būtu otrais pieturas punkts. Šeit pievienosim kaut ko citu. Nu, pievienosim, piemēram, vidzīti. Atkal saglabāsim. Un šajā punktā mēs pamēģināsim pievienot linku, piemēram, uz jau iepriekš skatīto Pārdaugavas zobenu taku.
viss automātiski saglabājās, un mēs varam atkal pārbaudīt, bet, kā jūs redzat, augšējā stūrī vairs nav all set, bet ir šērošana. Pārbaudām. Varam dabūt uzreiz linku, varam paskatīties, kā tas izskatās. Skaistums ir. Šeit parādās, ka tas ir 2. punkts. Un mums ir jāuziet, jā, mēs tur redzam mūsu ievadīto kaķīti, un šeit ir jāuzspiež. Mēs nokļūstam pie mums jau iepriekš skatītās saites. Trūks nosaukumi, nu tad atgriežoties, mēs varam attiecīgi atkal ievadīt nosaukumu. Kur var dabūt nosaukums? Visā kreisajā malā ir dažādas rīki, piemēram, teksts, virsrakstu. Mēs to varam uzrakstīt. Pārnest vēlamajā vietā, mainīt krāsu. Viss saglabājas automātiski, vairāk jums nekas nav jāmaina. Lūk, šādas iespējas ir veidot dažādas interaktīvās kartes, dažādas interaktīvos materiālus. Ceru, ka noderēja mans stāstījums.